Nu, labvakar, Viestur. Paldies, ka tu varēji šovakar pie mums atnākt ciemos. Pēc gada pārtraukuma mēs turpinām sarunu ciklu ar monogrāfiju un romānu sērijas autoriem. Romānu autori uz šo brīdi ir izsmelti. Ar tevi vai visiem ir sanācis parunāties, un tagad mēs ķeramies klāt pie literatūras zinātniskajiem darbiem. Un tieši oktobrī mēs šo sarunu sākam ar Poruku, jo, kā zināms, tad oktobris ir Poruka mēnesis. Un 13. oktobrī pēc 3 dienām apritētu 153, ja nekļūdos, gadi kopš Jāņa Poruka dzimšanas. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie Jāņa, gribēju tādus varbūt personiskākus jautājumus, un proti, ņemot vērā to, cik ilgus gadus, un jau jāsaka gadu desmitus, tu nodarbojies ar literatūras pētniecību, mani vienmēr ir interesējis, kā vispār sākās tava aizraušanās un tava interese par literatūru, un kad tā sākās? Vai tā bija agra bērnība, vai tie bija skolas gadi? Jā, paldies tev par šo jautājumu. Es pašlaik rakstu un nezinu, kad pabeigšu tādas atmiņas par savos bērnības gadiem. Un tā kā man bērnībā sanāca diezgan daudz slimot, tad grāmatai bērnībā manā dzīvē bija ļoti, ļoti liela nozīme. Un es tagad ar prieku varu atcerēties, ka es iemācījos lasīt 5,5 gadu vecumā, ka līdz 10 gadiem es varēju izlasīt mūsu klasiķu darbus, tiesa gan padomju izdevumos, bet tie nemaz nebija tik slikti izdevumi, sākot no Birznieku upīša Pastariņa un turpinot, protams, ar Poruka stāstiem, kurus izdeva tādā plašākā veidā, es pareizi atceros 1957. Gadā ar brīnišķīgām Džemas Skulmes ilustrācijām. Un tāpat, man liekas, man ļoti piesaistīja Pelēkā akmens stāsti Birznieku upīša, kur arī bija kolosālas ilustrācijas. Un bērni jau tas piesaista. Protams, tā bija vietējā biblioteka Nītaurē, kur es mācījos. Grāmatas tur bija ļoti dažādas, un tagad es varu atcerēties, ka mani ļoti, ļoti aizkustināja bērnībā blakus Porukam, brigaderei Doku Atim, Antonam Austriņam, Jaunsudrabiņam, arī Oskars Richters, kurš tāds pusrakstnieks bija, bet drīzāk varētu teikt diversants, kurš darbojās 20. gadu sākumā neatkarīgajā Latvijā, šķērsodams frontes līniju, un rīkodams visādas diversijas. Bet Richteram ir viens tāds gabaliņš pritka, un tas gabaliņš ar to, ka tur tāds sociālās netaisnības efekts tika rādīts, un tā sajūta, ko izjūt nabadzīgais puika, kuru tas riebīgais budzis izmanto un apceļ, atstāja kaut kādu tādu sociāla pāridarījuma izjūtu. To es tāda paradoksa dēļ saku, jo loģiski, ka lasīt es varēju tikai to, kas bija vietējā bibliotekā. Manām vectaitiņam gan Alūksnes pusē Strautiņos bija diezgan paplaša biblioteka. Paplaša, es atceros kādas 5-6 grāmatas, un no tām es atceros Kārļa Skalbes dzejoļu krājumu Zemes dūmos, ko es ilgi domāju, kāpēc tur rakstīts ir Semes duhmos, tas U pagarināts.
Vectētiņam brīnumainā veidā bija arī Veidenbauma dzeju izlase, kurā bija izdota 35. gadā Maskavā, kā Strautiņos bija nokļuvis Prometeja izdevums, vēl līdz šai dienai nezinu. Brīnumainā veidā viņam bija Virzas biķeris, par ko es arī tagad tā pārdomājot esmu pārsteigts. Bija labi krievu autori latviešu tulkojumos, Mariškovska, Leonardo da Vinci un dekabristi. Es tagad vēl pārlasu, cik tie ir ļoti labi darbi. Bija tāds mūsdienās aizmirsts krievu rakstnieks Arcibaševs un viņa romāns Saņins. Un, protams, bija arī tikpat brīnumainā veidā daži domu izdevumi, žurnāls Domas bija. Un tur es arī to veco druku biju ielauzījies, un man bija interesanti. Tā varētu būt tā vide, kurā es augu bērnībā Alūksnē, Strautiņos, pēc tam Nītaurē. Dzeja man neinteresēja bērnībā, galīgi neinteresēja, bet toties tā próza, ko no latviešu autoriem lasīju, man deva tādu labu priekšstatu par seniem latviešu valodas vārdiem, un es meklēju, ko tie nozīmē, man tas bija interesanti, un es varu pateikt paldies visiem mūsu dižajiem pirmskara klasiķiem, ka viņi man pieradināja pie lasīšanas, plus vēl otrs moments. Tajā laikā bija ļoti interesantas radioprogrammas bērniem. Tur arī lasīja klasiķu tekstus, un to televizorā mūsu mājās nebija, toties radio bija, un tas bija tā gauži interesanti paklausīties, kā aktieri interpretē mūsu klasiķu tekstus. Atceros joprojām Emmu Ezeriņu, atceros Antu Klints, kurā ļoti interesanti lasīja gan latviešu klasiķu darbus, gan pasakas. Katrā ziņā drīzāk es tiku pieradināts pie latviešu klasikas. Un plus vēl trešais moments, ko es tagad biju aizmirsis. Māte mani aizveda 50. gadu beigās uz izcilajiem Eduarda Smiļģa iestudējumiem Dailē. Un tur, protams, man ļoti emocionāli aizkustināja, spēlēju, dancoju. Visa tā Velnu nakts aina un tas kungs, kas bija laikam Arturs Dimiters un Harijs Liepiņš kā Tots. Atceros Tolstoja Karu un mieru uz Dailes teātra skatuves. Tiku redzējis brīnumainā veidā, no Nītauras gāja nakts autobuss, varēja paspēt pēc 10 nakts autobusā un nokļūt mājās kaut kura 12:30 naktī. Tā kā, man jāsaka arī liels paldies manai mātei, kurā mani veda uz šīm teātra izrādēm. Atceros vēl arī no tām teātra izrādēm Gunāra Priedes Normonda meiteni, atceros, bija tāds Jānis Lūsis, dramaturgs, lūgotā iesākās diena. Kaut kā es tiku pieradināts pie tās literatūras, gan caur teātri, gan caur radio, gan caur to, ko lasīju. Piedod, lūdzu, kas tik gari tagad, tā kā vecs cilvēks to stāstīju. Bet es jau tieši garas atbildes Viestur no tevis arī sagaidu, tā kā tas ir brīnišķīgi. Man šķiet savā ziņā ļoti paradoxāli, bet gan jau, ka vienlaikus arī tas ir likumsakarīgi, ka zināmā vecuma posmā dzeja nespēja piesaistīt uzmanību. Tie tomēr ir pārsvarā kādi stāstiņi, varbūt novelītis, tad var mēģināt kādu plašāku romānu lasīt. Un parasti tā interese par dzeju parādās vēlāk. Un tagad man jāsaka, tā domājot joprojām starp mūsu literatūras zinātniekiem, manuprāt, tu esi visspēcīgākais tieši klasiķu dzejas pārzinātājs, ja runājam tieši par 19. 20. gadsimta nijas
līdzās, protams, Ievai Kalniņai un varbūt vēl dažiem, bet kurā brīdī tad tev radās interese par mūsu klasiķu dzeju? Varbūt, ka tas jau ir studiju laiks, vidusskola varbūt. Nē, es jau pieminēju to Eduarda Veidenbauma dzeju izlasīti Prometeja izdevumu. Iespējams, ka Veidenbaums bija pirmais dzejnieks, ko es lasīju. Bet to, ka es būtu lasījis vēl kādus citus dzejniekus, to es nevarētu teikt. Protams, skolā tur mācīja Plūdoni un Raini un Kārlis Skalbi, bet es pieklājības dēļ, protams, to apguvu. Bet dzeju es sāku lasīt, tad, kad 11. klasē iemīlējos. Klases biedrene un viņa jūsmoja par Imanta Ziedoņa dzeju, un, protams, tad kā lai es to nepalasītu, ja jau mana pirmā mīlestība to lasa, un negribu teikt, ka es biju sajūsmā par Imantu Ziedoni, bet pateicoties tai manai pirmajai meitenei un Imantam Ziedonim, es sāku skatīties kādus citus dzejniekus. Un tad mani ļoti tajā laikā aizkustināja Māris Čaklais. Kā droši vien daudzus no tās paudzes, kas dzimuši pēc 40. gada, ar to, ka tā dzeja nebija tāda poētiska, šī vārda sliktā nozīmē, bet dzeja bija tāda sulīga, kolorīta, tēlos, tāda, varētu teikt, realistiska un vienlaikus arī tādā, valdzinoši ievedot kaut kādā citā dimensijā. Un tad, protams, atkal man jāsaka paldies vēl vienam cilvēkam, bez tās vidusskolas pēdējās klases. Manā paralēlā klasē mācījās Leons Briedis. Un klases audzinātāja, tad, kad Leons gāja pēdējā klasē, 11. klasē, nolasīja mums Leona publikācijas Padomju jaunatnē. Tad, kad Leonam bija pēdējā klase, tad jau Padomju jaunatnē parādījās Leona dzejoļi. Un tad es sāku tā tuvāk runāt ar Leonu Briedi, kaut gan mēs bijām paralēlā klasēs. Leona dzeja man patika, bet negribu teikt, ka būtu bijis tajā laikā sajūsmā, bet vismaz Leons bija tas, kurš mani rosināja palasīt kaut ko vairāk. Un es ļoti esmu pateicīgs Leonam, ka viņš teica, klausies, palasi Egelu Plaudi, un tad es atradu pats Laimu Līvenu, un, runājot banāli, tur bija tas āķis lūpā. Plaudis tas bija suģestējošs, tāpat kā Čaklais. Un Līvena joprojām ir viena no man tuvākajām dzejniecēm, ko es tad varētu atcerēties un teikt. Un poruku, cik es saprotu, tu pēti nedaudz vairāk kā 40 gadus, tā es kaut kur dabūju lasīt. Tā tad, varētu būt no 80. gadu sākuma. Nedaudz agrāk. Kā tu nonāci līdz Jānim Porukam un kas tevi pamudināja pie Poruka arī palikt tik ilgi? Pirmkārt jau droši vien tas, ka te Ieva noteikti atcerēsies, vai Maina droši vien to neatcerēsies, to, ka vēl 70. gadu sākumā padomju literatūras zinātnieki par romantismu rakstīja diezgan skeptiski. Nelamāja, protams, bet bija tas drausmīgais dalījums, aktīvais un pasīvais romantisms, plus vēl revolucionārais romantisms un pasīvie romantiķi, protams, tika nosaukti par atpakaļrāpuļiem un nederīgi sabiedriskajās cīņās, kas droši vien arī ir taisnība. Bet man nepatika, ka tik primitīvi tos romantiķus
sadala dažādās šķirās vai kastās. Un tad bija tāds ļoti laimīgs gadījums, kaut kad tas varēja būt 77. 78. gads. Es tajā laikā vēl strādāju muzejā, bet viena vecāka dāma mani uzaicināja uz universitātes aulu paklausīties, kur lekciju lasīšot viens no izcilākajiem romantismu pētniekiem Padomju Savienībā, tāds Alberts Kareļskis. Un tad, kad es dzirdēju viņa lekciju, kā viņš pretstatā, teiksim, no tiem sabiedriski angažētajiem romantismu pētniekiem raksturoja vācu agrīnos romantiķus no Vālisu un Tīku un Hofmani, kas ir vēlāks posms nedaudz, tad Alberts Kareļskis varētu teikt, ka man lika padomāt, ka uz mūsu romantismu ir jāpaskatās pavisam savādāk. Un otrā tāda ļoti būtiska lieta atkal jāpiesauc ir universitātes liela aula, kur jau pašās 70. gadu beigās es dzirdēju arī vienu ļoti izcilu kultūru filozofu, literatūru zinātnieku Averincevu. Un viņš arī lasīja izcilas lekcijas tajā universitātes aulē. Es uz pāris lekcijām aizgāju. Tur bija pavisam cits skatījums uz romantismu. Un varētu teikt, ka šie divi krievu literatūras zinātnieki, es pēc tam meklēju viņu grāmatas un biju gauži iepriecināts. Bet pie Poruka es biju pats nonācis viena iemesla dēļ. Mani tik daudz nesaistīja Poruka dzeja, cik saistīja Poruka proza. Un mani kaitināja tas, ka padomju ideoloģija zākātos Poruka sirdsšķīstos ļaudis un zākātos pasīvos cietējus, ignorējot, ka Porukam ir arī daudzi pavisam cita tipa varoņi. Un tad, kad man pienāca laiks rakstīt diplomdarbu, tad es, protams, griezos pie tā laika romantisma pētniecības guru fakultātē Viļņa Eichvalda. Viņš teica, ok, Vecgrāvi, tava doma ir pareiza, ka tu domā, ka Poruka proza ir jāapskata. Es neatceros, vai es pats izdomāju to ideju, personības koncepcija Poruka prozā vai Vilnis Eichvalds man to piespēlēja, bet katrā ziņā tā ideja bija ļoti auglīga. Un to gabaliņu diplomdarbu es aizstāvēju un domāju, ka tas nebija slikts, jo tad, kad Vilnim Eichvaldam tas iekrita 81. gadā, es beidzu. Un tā bija Poruka 110 gadu jubilejas gads. Un Vilnim bija piedāvāts uzrakstīt literatūrai un mākslai tādu vienu palagu kārtīgu atvērumu par Poruku. Un Vilnis bija teicis Intai Čaklējai, ka man ir tāds tur zeņķis Vecgrāvis, kurš uzrakstījis tīri labu darbu par Poruka prozu un personības koncepciju Poruka prozā. Inta noķēra mani kaut kur un teica, es gribētu paskatīties jūsu to diplomdarbu, kā toreiz sauca. Viņa bija izlasījusi un pēc pāris dienām viņa teica, jā, taisiet avīzes publikāciju. Tā tas sākās. Jā. Un toreiz bez kaut kāda konkrēta nodoma, ka es pētīšu dziļāk Poruku, bet katrā ziņā man bija gandarījums to darīt. Tu jau iezīmēji tādu diezgan būtisku jautājumu, par kuru arī es esmu daudz domājis. Tavā skatījumā Poruks ir talantīgāks kā dzejnieks vai tomēr kā prozaiķis? Es laikam tev nevaru atbildēt. Viņš abejādi talantīgs, bet Poruka nelaime ir tā, ka viņam ir ļoti daudz
tiešām ļoti daudz paviršu uzrakstītu, nenostrādātu darbu, haotisku darbu, kuriem viņš būtu paskatījies. Un es domāju, ka Blaumaņa pārmetums ir vietā, ka Poruks savus manuskriptus iesniedz tā par roku galam, pat nepārlasījis. Tā bija Porukā nelaime. Viņš bija impulsīvs rakstnieks. Vai nu viņam sanāca, vai nesanāca. Un līdz ar to ļoti daudzi gan Poruka dzejas gabali, gan prozas darbi ir jānoliek malā, kā gluži vienkārši vārgi, slikti uzrakstīti, varētu teikt primitīvi pat uzrakstīti. Un te pašā laikā Porukam ir šedevri, gan prozā, gan dzejā. Un es tev nevaru atbildēt, vai Poruks ir spēcīgāks. Man liekas, tur ir divi momenti, ko pats Poruks vienā vēstulē Viktoram Eglītim rakstījis ir, ka manī visu laiku disonēja prāts ar jūtām. Jūtas man saka vienu, bet tad, kad es sāku to ar prātu analizēt, tad man sāk nākt dusmas uz savām jūtām. Bet savu jūtu izteikšanā Poruks tajos labākajos paraugos, labākajos dzējuļos, manuprāt, bija tuvu varbūt ģenialitātei. Varbūt es tad pārspīlēju. Un tā pašā laikā viņam ir šedevri prozā. Ja man prasītu, teiksim, 19. 20. gadsimtā mijas latviešu īsprozas šedevrus, tad tādā gadījumā es blakus Blaumaņa meistardarbiem, teiksim, Nāves ēnā vai Andriksonam vai Sālnai pavasarī noteikti liktu vairākus Poruka darbus, sākot ar Kauju pie Knipskas, protams, Siršķīstos ļaudis, Krustevs, Dvēseles kumēdiņi. Tie ir mūsu prozas šedevri. Tā laika šedevri un arī vēl, domājot par tā laika pārējo prozas kontekstu. Manuprāt, viena milzīga nelaime ir tā, ka 70. gados iznāca Poruka kopoti raksti, tajos nieka 3 sējumiņos. Un arī pēdējo 50 gadu laikā, protams, ir atkārtot izdoti vairāki Poruka darbi un arī dažādās izlasēs, bet tā ir niecīga daļiņa no visa, kas arī šeit šovakar simboliski uz šī ēdamistabas galda ir nolikts. Brīnišķīgie, skaistie Poruka kopotie raksti, kas iznāca 29. 30. gadā Jāņa Rozes izdevniecībā, ja nekļūdos, ka lielākā daļa šo darbu ir vienkārši palikuši aizmirsti un nav atkārtot izdoti. Jo mani vismaz ļoti fascinēja tas, ko es arī, manuprāt, pirmo reizi uzzināju tieši klausoties tavas lekcijas pirms gadiem 15, ka laika posmā starp aptuveni 1895. un 905. gadu, tātad tajos 10 gadiņos Poruks uzraksta ap 180 īsprozas darbu. Tas ir fascinējoši. Jā, bet, kā es teicu, tur ir šedevri un ir arī neizstrādāti darbi, melnraksti, teiksim, tā, uzmetumi, skices, tur ir, bet no tiem šedevriem var uztaisīt izcilu izlasi, kas, teiksim, būtu, man ļoti patīk, kā izlases taisīja savā laikā Andrejs Johansons. Viņš tiešām paņēma tās izlases, teiksim, Sauliešam, tur viņš salika šedevrus iekšā. Pa Poruku, kad tu pieminēji to 3 sējumnieku, man nav skaidrs, es esmu vaicājis arī Ilgonim Bērsonam, bet Ilgonis Bērsons arī nezināja īsti atbildi, kāpēc tajā 3 sējumniekā nav publicēts neviens Poruka darbs, kuru viņš ir rakstījis pēc 1905. gadā. Tie ir tādi simboliskas ievirzes darbi, Ofīra zemes dārgumi un vēl tur citi. Jā, Poruks, protams, bija slims tajā laikā, bet vismaz kādi 5-6 darbi ir izcila talanta radīti darbi.
Kāpēc Rudolfs Egla un Valdemārs Ancītis to neielika? Tagad mēs vairs nevaram to nekādīgi uzzināt. Iespējams, ka varbūt tur ietekmēja Griguļa personībā, bet arī Griguļa personībā nav tikai ar tādiem melniem triepieniem zīmējumiem, ja tomēr arī ar tādiem pozitīviem raksturojumiem ir minamā. Nezinu. Jā. Man savā ziņā Jānis Poruks arī bērnībā sanāca tāds kā tāds ļoti agrīns atklājums, jo parasti stāstu kauju pie Knipskas lasa mazliet vecāki bērni, bet lieta ir tāda, un to es arī atklāju Ingai Žaludei, kad viņa viesojās mūsu muzejā pirms pāris gadiem ar savu pat iznākušo romānu. Bērnībā es gāju teātra pulciņā Zīļuks, tepat Rīgas Skolēnu pilī, un tas sakrita tieši ar laiku, kad stāstam kauju pie Knipskas apritēja 100 gadu, jo tas bija 97. 98. gads. Un toreiz mūsu to pulciņa grupu paņēma uz Latvijas radio ierakstīt balsis Raidlugai. Tā kā man saskarsme ar kauju pie Knipskas bija burtiski pirmajos skolas gados, un tas, protams, arī atstāja tādu lielu iespēju, domājot tieši par šo stāstu. Un izvēršot to tālāk, tu esi ļoti pamatīgi pētījis tieši romantisma autorus. Un te uz galda tu esi paņēmis līdzi savu veidoto dzejas antoloģiju. Tā nav slikta antoloģija, starp citu. Zilā puķe, un es gribēju tev paprasīt, ar ko tieši tevi tik ļoti fascinē romantisms, jo romantisms katrā ziņā ir patiešām fascinējošs literatūras un mākslas virziens, kurš atstāja milzīgu ietekmi uz visu turpmāko gan literatūras, gan mākslas attīstību, jo tomēr romantisma elementus mēs varam saskatīt arī tik bieži modernismā un tā tālāk uz priekšu. Bet tev personīgi, kādēļ romantisms ir tik būtisks? Laikam tāpēc, ka atšķirībā no reālisma, kurā tā saucamie filozofiskie jautājumi vai mūžības jautājumi parādās ļoti, ļoti reti. Romantismā tie ir vieni no dominējošiem. Un pietiek to pašu no Vālisu palasīt vai Hofmani vai teiksim, ir tāds izcils itāļu romantiķis Leopardī vai kādu no austriešu romantiķiem vai teiksim, Šelliju. Tātad tas viens filozofiskais, tāds varētu teikt, eksistenciālais slānis, un otrs slānis, kas mani joprojām fascinē romantismā, cilvēka pašpildīgošanās idejā, kas arī Porukam ir ļoti būtiska. Ka cilvēkam ir jāveido sevi, labi, stulbi skan tādu teiksim, par optimistisku un pozitīvu personību. Tas būtu ļoti tā primitīvi teikts. Bet cilvēkam jātiecās sasniegt kaut kādu tādu dimensiju, kur viņš varētu teikt, ka es šodien esmu rīkojies ļoti pareizi tieši cilvēciskā ziņā, empātiskā ziņā. Un romantisms akcentē šo empātijas niansi. Balzaku lasot, mēs, protams, jūtam līdz viņa nelaimīgajiem varoņiem, kuri tiek pazemoti, bet romantisms, laikam, šo te lasītāja empātiju rada vairāk nekā reālisms, bet tas man tā gauži subjektīvā skatījumā. Galu galā reālisti
reālistu tēlotais arī spēja izrasīt empātiju. Es varu sevi apstrīdēt. Bet galvenokārt es kādreiz esmu mēģinājis sev pateikt vai noskaidrot, kas tad ir tas latviešu romantisms 19. 20. gadsimta mijā, kur arī tā tad ir Kārlis Skalbe un Fricis Bārda un Akurāters un tā tālāk. Un man laikam ir tāds nostiprinājies viedoklis no visa tā lasītā, ko es esmu lasījis, ne tikai tos lielos klasiķus, bet arī mazākus klasiķus, ka latviešu rakstniekam 19. 20. gadsimta mijā bija ļoti būtiski izjust empātiju, līdzjūtību pret saviem varoņiem vai arī nevaroņiem. Tādu cilvēcisku otra cilvēka sāpju izjūtu latviešu rakstnieks centās parādīt, ka visā tajā sociālajās pārmaiņās, kas 19. 20. gadsimta mijā likumsakarīgi notika, mazais cilvēks tika bezgalīgi pazemots, noniecināts, pastumts malā. Tas tātad, bet latviešu rakstnieks pretstatā tam uzsvera šo empātijas aspektu. Un savā laikā Edgars Damburs izveidoja vēl padomju laikā tādu izlasi, 19. 20. gadsimta mijas prozistu izlasi, ar nosaukumu Tam labam būs augt. Un es to gribētu teikt, ka tas ir tāds kopsaucējs latviešu šī laika posmā gandrīz visu rakstnieku jaunradē. Gan Rainim, gan Brigaderei, arī Aspazē noteikti. Tā kā, tas ir tas dominējošais, un varbūt tāpēc mani ļoti sāpina tas, ka šis te slānis, tiešām cilvēciski sāpina, tas slānis, kas latviešu rakstnieku vidū latvisko mentalitāti parādīja no vissimpātiskākās puses, ka tagad pēc vairāk nekā 100 gadiem racionālisma laikmetā par otru paņirgāties vai, teiksim, būt individuālistam, skaitās gandrīz vai likumiska laba lieta. Kādas cilvēku savstarpējās attiecībās. Latviešu rakstnieks bija likumisks audzinātājs savā ziņā. Jā, tas varbūt skan didaktiski, bet tas nebija slikti. Kāpēc, lai nebūtu rakstnieks arī didaktisks audzinātājs, moralizētājs? Galu galā franču klasismā bija tāds žanrs moralitē, kurš tieši uzsvēra to cilvēka pašaudzināšanas nozīmi. Es atkal te aizklīdu pavisam tālu. Nē, Viestur, tu esi uz pareizajām sliedēm, jo patiesībā tu tikpat kā pravietiski turpini mūs vest tajā ceļā, kur arī es gribēju nokļūt. Jo ir sanācis tieši par visiem šiem problēmu lokiem ļoti daudz domāt, un kā reiz tieši šoruden. Pirms 2 nedēļām sanāca piedalīties Raiņa un Aspazijas konferences diskusiju daļā, kur mēs runājām par tādu ļoti no vienas puses abstraktu, bet no otras puses konkrētu jautājumu loku, kā pagātnes personība un mūsdienu cilvēks. Un arī ar studentiem sanāk runāt par to pašu problemātiku, un tas, kas, manuprāt, mums visiem izkristalizējās, ka šīs idejas 19. un 20. gadsimta mijas, un pat ne idejas, bet es drīzāk teiktu tā laika cilvēka pasaules uztvere, šī brīža situācija ir vistiešākajā mērā radniecīga vai attiecināma, jo tobrīd cilvēki arī nokļūst tādā ļoti lielā pesimismā. Aktuālais jautājums ir par to, kāds tad būs 20. gadsimts, un tāpat mēs varam jautāt, kāds tagad būs atlikušais 21. gadsimts, un es pilnībā piekrītu, ka joprojām aktuālas ir idejas par
zaudētām kaut kādām morāles vērtībām, ētiku, par to, cik daudz, kā jau tu minēji, necilvēcības ir mūsu ikdienas attiecībās, arī tādas atsvešināšanās idejas. Tas viss ir ļoti aktuāli, un to arī apliecina mani studenti sarunās par šiem klasiskajiem literatūras darbiem. Tā kā, manuprāt, tur ir ļoti liels pamatojums romantisma laikmeta ideju aktualitātēm, un tajā ziņā, man liekas, arī Poruks ir īpašs ar to, ka viņš tomēr spēja pārvarēt savu laiku, un viņa paustās idejas, kuras viņš neierakstīja tādā didaktiski pamācošā veidā, tās joprojām ir aktuālas, pat ja ne vēl aktuālākas nekā varbūt iepriekš. Ja drīkst tev piebilst, bet tas saistīts ar to, ko tu teici. Poruka dzīvē, literārajā dzīvē, ir tikai 2 gadījumi, kad viņš protestē ar rakstu pret savu darbu interpretāciju tā laika kritikā. Pirmais gadījums ir saistībā ar Poruka lugu, tagad tiepaši aizmirsu, kā sauca 95. gadā viņš uzrakstīja vienu lugu. Un tad, kad kritiķi viņam pārmetā, ka viņš sava laika personāžus ir parādījis tādos ļoti lielos pretstatos, tad Poruks ļoti aizskaitināts uzrakstīja tādu pretrakstu, kurā uzsvērā, ka viņš ar saviem varoņiem un pretstatiem ir gribējis parādīt ar kādām briesmām pārējas laikmets. Un viņš lieto tieši tādu jēdzienu pārējas laikmets, tas ir 1895. gads, ar kādām briesmām pārējas laikmets ir saistīts cilvēku sadzīvē tieši morālajā aspektā, ētiskajā aspektā. Un turpat viņš arī uzsver, nelietojot vārdu kontinuitāte, uzsver, ka tās universālās, ētiskās, vispār cilvēciskās vērtības, kurām būtu jāvalda cilvēku attiecībās, ir jāpārmanto arī jaunajā sociāla-ekonomiskajā situācijā. Protams, pielāgojoties, bet jāpārmanto. Un tā doma man liekas viena no galvenajām tajā Poruka skatījumā vispār uz pasauli. Viņš runā par to, ka jāpārmanto ir tie ētiskie principi arī kapitālismā, arī buržuāziskajā sabiedrībā, ka nedrīkst būt, teiksim, bagāto augstprātība vai necieņa pret zemāk esošajiem, izmantošana. Poruks ļoti kritiski rakstījis par cilvēku alkatību. Es tā kā novirzos nost. Porukam ir svarīgi būt, manuprāt, moralizējošam rakstniekam. Uzsverot, ka tās vecās, šajā gadījumā būtu jāsaka kristīgās pasaules vērtības, ir jāsaglabā jaunās formās. Tā bija tā Poruka galvenā ideja saistībā ar to pretrakstu saistībā ar 1895. gadu. Man liekas, ka tas tāds vadmotīvs, kas iet cauri visai Poruka dairadei. Jo arī, ja tā padomā, par ko tad ir pēc būtības Porukā kauja pie Knipskas, tas ir stāsts par cilvēku vienaldzību. Tas ir, cik viņš sastopas ar vienaldzību visapkārt. Ar skolotāju. Jā. Vienīgais, kas izjūt tādu empātiju pret Cibiņu, ir tas mazais šļupstošais sapuliņš. Bet visi pārējie ir vienaldzīgi. Tu kaut ko tādu augstu pasaka, jā, tā būtu jādara, kāpēc tu nedarīji tā, bet te trūk šīs iejūtības. Un iespējams, ka tas ir tas, kas, ko Poruks gribējis pateikt, ka Cibiņam ir pietrūcis iejūtības.
pret viņu, protams. Varbūt es tādu nepareizi interpretēju šo stāstu, bet vairāk, daudzas reizes pārlasot, man ir nostabilizējies priekšstats, ka tas ir stāsts par cilvēka vienaldzību. Tur ir arī ļoti svarīgs tas paradoxālais moments, kā Poruks parāda, ka vienkāršais galdnieks ir spējīgs saprast Cibiņu, turpretī skolotājs, kurš simbolizē šo te intelektuālo vidi, nav spējīgs viņu saprast. Tieši tā. Un to viņš ir ļoti labi ierakstījis, un galvenais, ka tas patiešām nav tādā moralizējošā veidā, bet to ir iespējams no slāņa nolasīt. Tā kā acīm redzot, tās Poruka idejas turpina būt aktuāls. Jā, un es par to stāstu, tu varbūt to zini, bet varbūt citi nezinu, vai kas ir lasījuši to manu gabalu par tajā monogrāfijā par kauju pie Knipskas. Kaujai pie Knipskas ir divi nobeiguma varianti. Pirmais, tas izlīdzinošais, kad pēc vairākiem gadiem pēc Cibiņa nāves Sapuliņš, kurš ir izaudzis jau liels un guvis panākumus dzīvē, sēž uz Knipskas upītes tilta un skatās upes straumē tekošajā ūdenī un domā par Cibiņu kā tādu cilvēku, no kura viņš ir daudz ko mācījies un kuram viņš gribētu līdzināties. Un tad, kad Poruks šo stāstu 3 gadus pēc pirmpublikācijas publicē savā pirmajā prozas grāmatā Sirdis starp sirdīm, atkal tāds ļoti zīmīgs nosaukums, tad viņš burtiski nocērt to pirmpublikācijas beigu variantu nost un beigās ieliek šo ļoti īso, bet no lakoniski satriecošo teikumu Malkas cirtēji Cibiņu atrada nosaluši. Viņam bija faktiski svarīgi uzsvērt šo kauju pie Knipskas arī kā apsūdzību. Kā tādu briesmīgu faktu, kas ir noticis kādā tikko dzīvē ienākuša cilvēka puisīša dzīvē, visā tajā vidē. Ja. Man liekas, ka tas ir, un šo te apsūdzības momentu Poruks jau arī citos darbos, tajos pašos Romas atjaunotājos, arī kaut vai to ironisko nobeigumu, ka tur tās jaunās Parīzes puiši ar Aurēlijusu priekšgalā tur rīko visādus srautus un uzdzīvo, un Silenieku Jānis pamests strādā tīrumā. Poruks ir diezgan nežēlīgs rakstnieks, prozā tieši, manuprāt. Jā. Ļoti, protams, interesants jautājums ir par Poruka garīgo veselību, par kuru ir savā laikā arī šis un tas tapis sarakstīts, un es redzu, ka tu esi paņēmis līdzi uz šī vakara sarunu tādus ļoti īpašus grāmatu izdevumus. Jā, te ir Poruka Jānis savas garīgās dzīves kreslainās dienās. Tas ir pirmais variants, ko vēlākais profesors Buduls uzrakstīja, bet viņš Poruku redzēja kā ārstējošs ārsts, gan Strenčos, Terbatā, laikam ne Strenčos, tikai redzēja, jā. Un viņš daudz ko varēja pateikt par Poruka slimību, bet tu gribēji kaut kā tālāk vaicāt vēl? Nē, es patiesībā gribēju, lai tu varbūt mazliet plašāk pastāsti par to, ko un cik daudz tu esi šai sakarā izpētījis, kā tu to esi arī šajā monogrāfijā pieminējis, jo tas tomēr ir svarīgs jautājums, un tur man no tā sazarosies varbūt mūsu saruna mazliet citādākā gaitā, bet man patiesībā ir arī radusies tāda
tēze, un tev ir visas tiesības to apstrīdēt. Manuprāt, Poruks nebūtu bijis spējīgs uzrakstīt daudzus savus izcilos darbus, ja viņam tieši nebūtu bijušas šīs garīgās veselības problēmas. Kā tu uz to skaties? Protams, ka tas jau tajā pēdējā dzīves posmā pilnībā kropļoja viņa dzīvi līdz brīdim, kad viņš vairs nevarēja parakstīt, bet, manuprāt, daudzos darbos tās viņa sāpes tieši tiek izteiktas. Es laikam atbildēšu ļoti vienkārši. Neatceros, kurš to ir rakstījis, bet ir tāds teiciens nelaimes gravitācija cilvēka dzīvē. Un to es gribētu pagriezt uz to pusi, ka Poruks jau pēc savas būtības bija diezgan neirastēnisks cilvēks. Arī savā jaunībā. Un viņam, cik es esmu skatījies tieši tādā chronoloģiskā aspektā, tādi aktīvi radošā darba brīži un optimisms mijās ar tikpat briesmīgiem depresijas un pesimismā posmiem, un to bija ļoti labi ievērojuši viņa studiju biedri Rīgas Politehnikumā. Un tad, kad Porukam nākuši šie melnie posmi, depresīvie posmi virsū, tad viņi ir visādā veidā mēģinājuši Poruku glābt, sūtot pie saviem vecākiem, lai tur viņš lauku vientulībā padzīvotu. Man ir ļoti grūti pateikt, vai te jārunā par kaut kādu klinisku, patoloģisku personības struktūru. Jo diemžēl tie visi materiāli, kas bija par Poruku Tērbatā, ir kara laikā gājuši bojā. Un diemžēl nec Rudolfs Segle, nec Kārlis Segle 30. gados nebija braukuši uz Tērbatu izpētīt Tērbatas psihoneiroloģiskās slimnīcas arhīvu, kur bija arī Poruka lieta. No Strenču arhīva kaut kas tur ir palicis, bet ļoti, ļoti minimāli. Bet mana versija ir tāda, ka Poruks būdams neirastēnisks tāds hipohondriķis, varbūt daudzas lietas izjūta ļoti sāsināti, sāpīgi, kategoriski un dažbrīd pat attiecībā pret citiem cilvēkiem ļoti nezolīdi, rīkojās. Tas acīm redzot ietilpst tajā viņa personības struktūrā. Šie gaišie brīži, šie tādi, es neteikšu optimistiskie, tādi harmoniskie brīži drīzāk. Un pretstā tam arī ilgstošāki depresijas periodi. Buduls jau saskata, ka kliniskā aina parādās Poruka personībā kaut kur ap 1900. gadu. Es neesmu klinicists, neesmu psihiatrists, man tā ir grūti to pateikt. Nelaiķis Imants Eglītis, psihiatrists, uzskatīja, ka Poruka personībā tomēr ir jau jaunībā arī kaut kādas tādas, neizteiktas, bet tomēr psihopatoloģiskas iezīmes. Bet tādas jau ir daudziem radošajiem cilvēkiem, godīgi runājot. Kārlis Skalbe ir laimīgs izņēmums. Rainim taču arī nāk virsū šie pat depresīvi periodi. Un ne tikai trimdas, Slobodskas trimdas laikā, bet arī vēlāk. Es principā neatbildēju uz tavu jautājumu, bet es tev piekrītu, ka tā personības struktūra ir diezgan nesabalansēta Porukam.
Un ideālisms, par ko viņš pats, ideālisms, tas acīm redzot saistīts ar šo hentkūtisko mantojumu, un kā viņš ir aprakstījis, kā ir blakus vectēvam gājis uz henkūtiešu šiem te rīta sajietiem, kādas jūtas viņu pildījušas. No otras puses Poruks ir supersensitīvs, superjūtīgs puisēns bijis. Un tāds viņš praktiski palika visu savu mūžu. Viņa sieva galu galā atmiņās rakstā, ka Poruks kādā tādā ikdienišķa fakta rezultātā spēja iekrist vai nu totālā pesimismā, vai tādam agresivitātei, kas arī raksturo šo personības nesabalansētību. Bet tas te praktiski runā, tev atbild totāls amatieris, nevis, tur vajadzētu kādam rūdītam psihiatram izpētīt, izlasīt visu Poruku un tad pateikt, varbūt ir kaut kādā versijā. Es varu tikai diletanta līmenī tev atbildēt. Jā, bet tik un tā savā grāmatā, man liekas, tu esi ļoti labi salicis šo jautājumu tādā loģiskā secībā, uzsverot, kādas pārmaiņas Poruka dzīvē iespējams pasliktināja šo te viņa psihisko veselību, un tas tomēr ir saistīts arī ar dažādu apstākļu sakritību, gan kad domājot par viņa attiecībām, kad piedzimst meitiņa, tu mini, ka tajā mirklī sākas sāsinājums, un turpat uzreiz seko 1905. Gads, arī ar tādu ļoti neparastu epizodi Poruka dzīvē, kur, kā tu raksti, viņš teju vai pirmo reizi kļūst ļoti kareivīgs savos izteikumos, un to arī citē. Tā kā, manuprāt, tur Porukam par sliktu nāca tieši, diemžēl, tas laikmeta konteksts, un tas bija ļoti, ļoti nestabils, ļoti neskaidrs laiks. Jā, es tev piekrītu par laikmeta kontekstu noteikti, ka tas Poruku ļoti sāpīgi ietekmēja, jo viņš pat tā 5. gada notikumu sākumā pat bija tāds izteikti kreisi noskaņots. Viens no tiem, kas bija teicis, ka parakstīs latviešu rakstnieku petīciju gubernatoram par to šaušanu pie dzelzs tilta un ko tur vēl. Bet neviens nebija to petīciju īsti organizējis, Poruks nevarēja parakstīt. Bet to, ka Poruks šausmīgi ir izjutis to 5. gadā soda ekspedīciju trakošanu, jā, tev ir taisnība, jā, un ne tikai to trakošanu, visu to cerību situāciju un pretstatā tam, ka redz, ka vara ir stiprāka un jā, bet ir arī vēl viens cits moments. Meita dzima Tatjana Karmenā 1903. gadā. Un, jāteic godīgi, Poruks tajā laulības dzīvē vīlās. Jo loģiski, ja viņa kundze nevarēja būt viņam māte, ja kas viņu tur mūžīgi žēlos un appuišos, un Poruks jau bija pieradis pie tā, ka viņš ir centrā. Poruka sievai centrā, protams, bija meita. Un Poruks jutās atstumts, un to viņš, starp citu, diezgan sāpīgi uztvēra. Tā kā, es domāju, ka arī mūsdienās ģimenēs tādas lietas notiek. Ka dzīves biedra vairs nevar vīram veltīt tādu uzmanību, kā iepriekš pirms bērna. Un cik es no Poruka vēstulēm varu saprast, tad viņš ir bieži gribējis, lai sieva viņu uzklausa, lai runājās ar viņu, un sieva pati bija, starp citu, slimā, tad, kad meitai nedaudz vairāk par gadu. Poruks vēstulēs gan raksta, ka cenšas palīdzēt, bet cik viņš varēja palīdzēt.
negoistiskas dabas cilvēks, cik var palīdzēt. Es atvainojos, ka es pa Poruku esmu spiestu runāt slikti, bet bija viņš egoistiskas dabas cilvēks. Diemžēl. Radoša personība. Jā. Vēl es gribēju tev pajautāt par materiālu pieejamību. Tu jau lielā mērā iezīmēji šo problēmu loku par kara laikā zaudētiem materiāliem, kas gan skar specifiski to jautājumu, par kuru tikko runājām. Bet es gribēju tā vispārīgi paprasīt, vai vispār Jāņa Poruka dzīves gājumu ir viegli pētīt, vai tev kā pētniekam bija pieejami materiāli, vai tu izjūti varbūt diskomfortu tajā, ka ļoti daudzus jautājumus tomēr nav iespējams uz tiem sniegt atbildes un varbūt kaut kā pietrūkst. Jo tavā monogrāfijā es pamanīju to, ka tu pamatā atsaucies uz citu autoru publicētajiem darbiem, un būtībā no tādiem arhīva vai muzeja krājuma materiāliem tur ir samērā maz. Jā, arī tajos arhīvos un muzejos ir maz. Un kur ir tā vaina? Vaina ir, ka Poruka manuskriptu kā tādu ir vispār ļoti maz. Par to jau Rudolfs Egla rakstīja tajā monogrāfijā, izcilā monogrāfijā, kas, manuprāt, joprojām ir labākais darbs par Poruku. Porukā rakstu pēdējā 20. sējumā. Jebkuram literatūra vēsturniekam, jebkuram literatūra interpretētājam Poruka sakarā daudzkārt ir jāpasaka, tā ir un paliks tikai hipotēze. Jo vēstules Poruks ir rakstījis maz, izņemot vēstules savai līgavai un dzīvesbiedrei, bet intensīvi arī rakstījis tikai līdz kāzām. Tas ir apmēram 1 gads, nedaudz vairāk kā 1 gads, pusotrs gads. Līdz ar to, sakarā ar vēsturi trūkumu, sakarā ar tādu dziļāku atmiņu trūkumu, man ir ļoti grūti un droši vien paliks tikpat grūti raksturot Poruku kādos konkrētos dzīves posmos. Lielākoties tie paliks tikai minējumi, varbūtības. Un te laikam ir vainīgs arī pats Poruks. Jo vairāki laika biedri uzsvaruši, viņiem bija gluži vienkārši bail Porukam tuvoties. No Poruka arī kaut kāds, zināms, tāda atturība dvēsē, ja? Un varbūt arī, es pieļauju, augstprātība. Ko gan tā laika provinciālajā Rīgā pārbraucis no Dresdenes, kas bija viena no tā laika Eiropas galvaspilsētām kultūras ziņā. Par ko gan viņš varēja runāt? Kā viņš raksta atbraukušam no Dresdenes, kad es pieminēju Vāgnera vārdu, mietpilsoņi raustīja plecus un apsmēja mani. Un starp citu, arī ar kādām grūtībām tas pats Gēte tiek latviskots. Arī ir viens tāds rādītājs. Latviešu un arī vācu baltu sabiedrība nav gatava tādam Porukam un Poruka šiem te augstās kultūras kritērijiem. Tie kritēriji viņam ir pārāk augsti priekš tā laika provinciālās Rīgas. Rīgu viņš vairākās vietās nosaucis par purvu. Gan atmiņa autori to atcerās, gan arī dažos Poruka darbos tas ir minēts. Rīga ir tāds briesmīgs purvs, kurā ir jāiestiek. Galu galā, un ko Porukam pārmest? Mākslas muzeju tikai, manuprāt, 5. gadā vai kad uztaisīja, ja? Kur viņš varēja aiziet uz Vācu teātri šo augsto klasiku skatīties. Parādīja
parādīja latviešu teātri arī Ibsenu, kuru starp citu Poruks ļoti cienīja. Bet lielos vilcienos tā kultūra vidē priekš Poruka tā horizonta un vēriena bija tāda provinciāla tajā laikā. Tur ir vēl viena ļoti interesanta nianses. Man patīk tā hipotēze, kuru tu savulaik esi izteicis. Ja Poruks būtu palicis Vācijā un nebūtu atgriezies Latvijā, tad mēs viņu labākajā gadījumā zinātu tikai kā dažu dzejoļu autoru. Jā, varētu tā būt, jā. Tā kā tas... Nē, tie ir atkal tas otrs moments. Porukam jau bija elementāri cilvēciska vajadzīga šī latviešu valodas vidē. Un dzimtās druvienas vidē. Tur viņš kaut kādu etalonu saskatīja šajā druvienas cilvēku tēlojumos tēlojumos, tie bija tēlojumi. Kukužiņai jau nav izdomāts kaut kāds eksemplārs, tas ir ļoti konkrēts tā laikā druvienas puses personāžs. Poruks jau no to izsūcis no pirksta kaut tos sirdsčīstos ļaudis, vai es tagad domāju to pašu, ko tu pieminēji, krustēvu un krustmātes, tie visi ir viņa dzimtenes cilvēki, Un tie Porukam ir pieauguši pie sirds. Un vēl viens moments iespējams, ka tajā vāciskajā vidē Poruks varbūt arī nespētu iedzīvoties. Es nezinu, es atkal varu izteikt tikai minējumus. Un kaut kādā ziņā jau taisnība ir tam, ka Poruks tajā Dresdenē dzīvoja tādu ļoti vieglu dzīvi. Galu galā Vestermaņa kungs viņam tādas subsīdijas sūtīja, ka viņš varēja tur piedalīties dažādos studentu pasākumos, kas prasīja naudu, varēja ēst labākajos krogos, starp citu. To, ka Poruks ir staigājis pa tiem labākajiem Dresdenes lokāliem, tā ir taisnība. Poruks netaupīja Vestermaņa naudu. Tad, kad viņš atgriezās Rīgā, protams, ka viņam bija naudas grūtības. Protams. Tieši tos Poruka studiju gadus ļoti spilgti ir aprakstījusi Inga Žalude savā romānā. Vismaz tie man kā lasītājam pat ir palikuši kā tādi spilgtākie atmiņā. Un gribēju izmantot izdevību un tev pajautāt, kā tu vērtē veidu, kādā Inga Žalude aprakstīja Jāni Poruku? Ļoti augstu vērtēju. Jo viņa ir devusi vienu diezgan pārliecinošu versiju, ka tāda varēja būt Poruka dzīvē. Lielos vilcienos es neko tur nevaru iebilst. Tāda tiešām varēja būt. Vai tā bija tik tuvās attiecībās ar tām visām Poruka pasijām, kas bija Dresdenē? Tur ir rakstnieki ir tiesības pielikt visu ko klāt un radīt tādu versiju. Un arī pēc tam turpmākajā dzīvē. Inga ir izmantojusi patiešām ļoti daudz materiālus, un viņa tos perfekti zina, un radījusi savu versiju par Poruku. Man tā versijā liekas gan iejūtīga, gan arī racionāla. Un ja tu ierunājies par Ingas romānu, tad man ir tādas lielas skumjas un rūgtums par to, ka 20. gados neviens no latviešu literatūras zinātniekiem, ieskaitot patiešām Rudolfu Egli, kurš ir uzrakstījis izcilu darbu par Poruku, to, kas ir pēdējā sējumā Poruka rakstos, neaizbrauca kārtīgi, nesastapa
Porukā nosacītos draugus un domu biedrus Dresdenē, nesameklēja Porukā pasijas, tādas ir vismaz divas, kuras Poruks piemin un kas tik tiešām ir reālas sievietes. Un es varu saprast Jāņa Lapiņā dusmas, ka viņš tikai 35. gadā pēc kādu 5 gadu meklēšanas atrod Poruka to lielo mīlestību, Dresdenes laika mīlestību, Anniju Blūmu, kā jau tādu tantuku 60-gadīgu, kura tikai tad, kad parāda Poruka bildi, atcerās to skaisto Krievu, starp citu, tā kā viņš bija no Ruslanda, to skaisto Krievu, kurš viņai veltījis tādu uzmanību, bet viņa Jānim Lapiņam bija teikusi, ka viņai daudz kas ir aizmirsies, un Poruks turklāt ir iznīcinājis Annijas vēstules, kuras saņēmis vēl ir Rīgā. Viņi ir turpinājuši sarakstīties. Tad, kad vienā brīdī Poruka sieva ir pārmetusi Porukam, kā viņš to Anniju uzskata par tādu gandrīz ideālu mīļoto, tad Poruks dusmās ir iznīcinājis, sadedzinājis Annijas vēstules. Bet latviešu literatūra vēsturnieki 20. 30. gados varēja izdarīt ļoti, ļoti daudz detalizēti, aizbraucot, izpētot visas tās Poruka vietas, kurš viņš ļoti konkrēti min gan abos divos tajos savos atmiņu rakstos, gan arī Pētera zvejniekā. Es 2 reizes esmu šajā sakarā bijis Dresdenē. Es atradu apmēram pusi, un neraugoties to, ka es tur sēdēju tajā Dresdenes lielajā publiskajā bibliotekā, tur arī tā bibliotekāra teica, tik daudz gadi pagājuši ir, un diez vai jūs kaut ko atradīsiet, tad jums būtu jāsēž pie tā laika periodikas mēnešiem klāt un jāpēta, vai tur kaut kas nav par Poruku. Kāpēc man tā liekas, ka tur varētu būt kaut kas par Poruku? Tāpēc, ka tad, kad Poruks ir atbraucis no Dresdenes un rādījis savam skolotājiem un uzdāvinājis pat savam skolotājiem savu pirmo grāmatu, kas Berlīnē ir izdota, tad viņš teica, kā vairākas Berlīnes avīzes par šo darbiņu ir bijušas publicējušas atzinīgas atsauksmes. Un Poruku tik tiešām piemin. Tagad vācu literatūra vēsturnieki vienā aspektā Poruks ir viens no pirmajiem, kurš vāciski plašāk rakstījis par Nītši. Nākotnes reliģijā, tā viņa Zukunftsreligion, ka tas tiek uzsvērts, ka lūk, viens jauns cilvēks ir interesējies par Nītši, tad, kad vēl par Nītši tā popularitātes vilnis nemaz nav bijis tādā spicē. Un tas ir tāds 1894. gads vēl Nītša skaitās kaut kur tāds, neteiksim, sekundārs autors, bet neskaitās arī pie tiem galvenajiem autoriem. Tad vēl tas īstais Nītšas popularitātes periods sākās kaut kur ap kādu 97. 98. gadu. Bet es neesmu atradis. Esmu pētījis arī caur internetu dažādas Berlīnes avīzes, bet neesmu līdz šai dienai neko atradis. Ja runājam par laika biedriem un tiem, kas par daudziem gadiem pārdzīvo Poruku, tad, protams, ka nevar nepieminēt šī muzeja sakarā Andreja Upīša mazu, bet labu grāmatiņu. Poruka raksta jaunatnē, šādi izskatās.
Un man patiesībā tas bija ļoti patīkams pārsteigums, skatoties arī uz to, kā Upīts ir raksturojis Poreku savā jaunākās latviešu rakstniecības vēsturē un pēc tam arī šķirklī pasaules rakstniecības vēsturē milzīgajā latviešu literatūras nodaļā, zinot viņa kareivīgo nostāju pret romantismu pārstāvjiem un pret modernismu pārstāvjiem, man šķiet, ka Upīts ir spējis Poruku diezgan lielā mērā objektīvi novērtēt. Jā, es tev piekrītu, patiešām piekrītu. Jā, ka, manuprāt, Upītim pie ļoti daudzajiem Upīša plusiem būtu jāmin tas, ka Upīts intuitīvi, es nezinu, gandrīz ar smaržodams juta talantu. Tas viņam bija dievadots. Ka viņš savos 20. 30. gados publicētajās recenzijās un apcerēs rakstīja ļoti kritiskus vārdus, teiksim, par Valdemāru Dambergu vai Viktoru Eglīti, Upītim bija taisnība. Eglītim bija talanta noriets, un Dambergam arī bija principā talanta noriets, bet viņi bija iedomājušies sevi pa klasiķiem. Bet to, kā Poruks ir autentisks talants, man liekas, ka to Andrejs Upīts jūt ar savu mākslinieka gaumi, pieredzi, intuīciju, neraugoties uz tiem, ko es minēju, daudzajiem draņķīgajiem Poruka darbiem. Es jau pieļauju, ka viņš varbūt bija viens no tiem, kas Rīgas Latviešu biedrības pagrabiņā, kur Poruks arī bieži ieklīdā iedzert savu aliņu vai vīniņu, noskatījās no atstatumu uz Poruku. Jo kā Skalbe raksta, mēs baidījāmies viņam tuvoties. Viņš mums ielikās tāds kungs, un vismaz viņš tēloja tādu kungu, varētu arī tā teikt. Bet varbūt arī pēc būtības bija kungs. Tavā pētījumā, starp citu, no tādām mīļākajām nodaļām man ir tieši noslēdzošās, kur ir tātad vispirms šis te ļoti interesantais attiecību gadījums starp Poruku un Blaumani gadsimtu mījas situācijā, un otra nodaļa par viena dzejoļa analīzi. Te droši vien no klātesošajiem visi ir lasījuši viesturu grāmatu, bet varbūt īsumā tu varētu pamatot, kādēļ šī viena dzejoļa analīze pie augstā loga. Bez slēpšanās. Es tiku piespiests pie sienas. Man piezvanīja vēsturi. Vai tu saproti, ka tev draud, ka tev būs jāatmaksā kultūra kapitālam tā lielā naudā? Es teicu, protams, negribu atmaksāt, ka man ir kaut kas, bet es uzskatu, ka man vēl vajadzīgs vismaz gadu strādāt. Un tad redaktore saķēra galvu, viņa teica, vai jūs traks, būs liela mēsli. Un godīgi runājot, es ar to grāmatu esmu ļoti neapmierināts. Uzskatu, ka viņa ir fragmentāra, saraustīta, daudzos gadījumos aprauta. Ja man būtu bijis vēl tas gads strādāt, tad viņa būtu pavisam savādāka. Un es ieliku tik tiešām šos saraustītos fragmentus. Un kaut kādā ziņā jau tā grāmata nav īsti monogrāfija. Monogrāfijai tomēr būtu jābūt tādai vienotākai. Tāpēc, ka man izlikās, ka tā viena dzejoļa analīze Poruka sakarā ir tīri labi uzrakstīta. Un varbūt, teikšu tā, man ir ļoti daudz, kas uzrakstīts jau par Poruku, un es turpinu rakstīt. Vai es to kādreiz pabeigšu, es to nezinu. Bet tā kā es tajā viena dzejoļa analīzē esmu ielicis saistīt kādus konkrētus literārus darbus ar Poruka dzīves faktiem, tas varbūt ir tas, kādai, manuprāt, būtu jābūt labai monogrāfijai par Poruku. Šī ir manējā monogrāfija ir tāda viduvēja monogrāfija.
bet ne laba. Jā, tad viņa nav slikta arī, jā, bet būsim godīgi. Jā, tur ir daudz ko var kritizēt un pamatot kritizēt. Bet parādīt Poruku saistībā, kā dzīves fakti ietekmē, dzīves notikumi ietekmē viņa literāros darbus. Man liekas, tas ļoti, ļoti būtiski. Un tur var, skatoties konkrēti burtiski pa mēnešiem, var uztaustīt arī, kā Porukā mainās šie te optimisma un pesimisma periodi, vai depresija mainās ar tādiem harmoniskiem periodiem. Varbūt, es ceru, ka es atbildēju apmēram, jā, kāpēc man tā viena dzīvoja analīze. Un man liekas, ka tiešām tur to kontekstu, gan laikmeta notikumu kontekstu, gan Porukas, teiksim, psihes kontekstu, es laikam tajā tekstiņā tiku iedevis. Varbūt no klātesošajiem kādam ir jautājums viesturam, tad noteikti vajadzētu izmantot izdevību un paprasīt. Es gribētu vēl vienu lietu pateikt. Ja kādam ir interese par Poruku, un es diemžēl tikai padomju laika beigās tiku pie šīs grāmatas, manuprāt, Poruku šajā te filozofiski eksistenciālajā aspektā izcili parādījis Pauls Dāle šajā grāmatā Gara problēmas. Viņam tur ir 2 raksti par Poruku. Tie ir izcili raksti. Porukā personība tur tādā kulturoloģiskā aspektā ļoti precīzi ir atklāta. Poruka ideju pasauli arī tā varētu teikt. Jā. Jo Poruks galu galā bija ideju rakstnieks. Ja Blaumanis ir realistiskas vides rakstnieks, tad Poruks ir ideju rakstnieks. Un vēl vienu grāmatiņu es varētu, diemžēl man viņa ir reti draņķīgā izskatā, bez vākiem. Lūk, šī mazā grāmatiņa, kuru Viktors Eglītis izdeva 1903. gadā. Tur ir ļoti daudz izcilu vērojumu par Poruku, un Viktors Eglītis un Poruku bija tuvi, viņi patiešām sapratās. Viktors Eglītis arī tur daudz dīvainības ir uzrakstījis par Poruku, bet es jebkuru kritiku pret Eglīti atsaucu ģeniāla teikuma dēļ, ģeniāla pirmā teikuma dēļ. Poruks ir celms, no kura izaug jaunā latviešu rakstniecība. Tas ir ģeniāli iesākt šādā veidā. Lai viņš pēc tam ir sarakstījis tur dažādas, es nezinu, cik tālas no Poruka teksta interpretācijas par Poruka darbiem, bet tas pirmais teikums ir ģeniāls. Pirmais modernais rakstnieks. Tas ir skaidrs. Un es savā laikā strīdējos ar Algu Senkāni, kurā ir ļoti gudrs cilvēks un spriestspējīgs cilvēks. Sakarā ar Haralda Elgasta romānu Zvaigžņotās naktis. Viņa kategoriski pastāv uz to, ka tas ir pirmais monoromāns latviešu literatūrā. Vismaz pirms gadiem 15 pastāvēja. Es teicu, bet kur tu liksi Poruka Pērļu zvejnieku, un tad viņa apulsa. Viņa teica, jā, tas jau tāds romantisks, bet tur tā filozofijas nav. Es teicu, kā nav filozofijas. Tur tekstā ir veselas filozofiskas pasāžas, un tad viņa palika dziļās pārdomās. Poruks ir gal galā radījis arī pirmo monoromānu ar Pērļu zvejnieku. Jo praktiski tas ir viena varoņa dzīves stāsts. Mm-hmm. Lielā tiesa autobiogrāfisks. Paldies, Viestur, par laiku, kuru tu varēji šovakar šeit veltīt, un uz noslēgumā vēlējos bilst tādus iedrošinājuma vārdus. Man liekas, tu pārāk kritiski vērtēji pats savu darbiņu, bet katrā ziņā domājot par nākotnes iecerēm, es ceru, ka kaut kas vēl par Poruku
būs no tavas puses sagaidāms, tad ar lielu prieku varēsim lasīt. Paldies, Arni. Man prieks par tavu jaunību. Ja es varētu nomest gadus, 10 gadus, tad būtu labi. Katram ir kaut kāda robeža, kur viņš var. Jānis Čakurs kādreiz teica, ir jābeidz. Es vēl nebeidzu. Tas ir slikti, protams, bet varbūt arī nemaz nav slikti. Baltiem ziediem sievieti šodien viestapējuši vārdas. Paldies jums! Paldies, kad braucāt. Paldies! Mēs bijām mazāk, bet es domāju, paldies. Paldies tev. Paldies. Paldies, Ester. Varbūt kādu jautājumu tik tiešām. Lasiet Ingas romānu. Inga patiešām ļoti dzīvi ir uzrakstījusi, raksturojusi sporu. Es piekrītu Arnim, ka tu esi tomēr pārāk kritisks. Nē. Mums ir izskatās viss savādāk autora. Mēs kā lasītāji. Jā, bet es domāju, ka Arnis man piekritīs, ka īsta tā monogrāfija nav. Arnim ir monogrāfija, starp citu. Jā. Nav vienalga, kā tu sauc. Tieši tā. Labi. Un te viss ir profesionāli lasītāji. Labi. Jā, rekur viens interesants poruka izdevums, tāds pusjugendisks vāciņš. Kāpēc es atvesu parādīt? Ticiet, neticiet, pirmais poruka dzējoja krājums uz nāk, kurā gadā, kā jūs domājat? Kurā gadā? 1906. gadā. Jā. Un tas tikai raksturo to, ko poruks jau nerūpējās īsti par savu darbu izdošanu. Un tad, kad viņu kāds piespieda, varbūt viņš savā ziņā bija tāds stumjams un bīdams. Tā kā brigadere laikam tā rakstīja, kurš tur bija varis stumjams un bīdams. Jā. Paldies. Paldies, Arni. Paldies par manu garo penteri. Kaut ko jau varbūt pateicu.